Nertēns viņu. Labrīt. Tā! Stāvi šaušu rokas gaisā! Kaut kāds te iebrucējs manā mājā. Tu vari uznetēmēt ar to savu nolādēto visu uz dzīviem cilvēkiem? Ak, tad dzīviem cilvēkiem, ja? Dzīvs cilvēks pie manis te ir atbraucis. Te, kad uz Jāņiem viņu pasauc atbraukt pie miesīga tēva, kurš tev sāpēs dzemdēja pieņem. Tu nevarēji, ja? Un tagad dzīvs cilvēks pēkšņi. Un ja nu es nebūtu dzīvs cilvēks vairs šodien, kamēr tu pie manis atbrauc? Cik man reizes tev ir jāstāst, kur es biju Jāņos, ka mammai bija lielā jubileja, 50 gadu dzimšanas diena. Kas mammai bija? Dzimšanas diena. Es tev esmu cik reizes to stāstījis, es nevarēju atbraukt. Tas ir ļoti interesanti, jo es biju pārliecināts, ka šķūskas nevis dzimis, bet izšķiļās no olām. Tu sēdi tur visu dienu, berzē to savu stobu, un tu paliec stulbāks un stulbāks. Tāda man sajūta. Ja? Jā. Un tu Rīgā savā birojā ko dari, izņemot sēdēšanu un stobru pulēšanu. Tā nav man problēma, ka tev par to maksā naudu, un man netik ļoti daudz. Jā, netik ļoti daudz. Jā. Tev ir arī kaut kas ēdams, kas nav gaļa. Te ir gaļa, tāda gaļa, augstā gaļa, desas, kotletes, šķīņas un bekons. Tev ir kaut kas tāds, kas nav gaļa. Medības sezona, ko es varu darīt, ka visur gaļa? Tu saproti, ka tev asinīs vienā brīdī tas viss saštancēsies kopā. Tu par holesterīnu līmeni esi kaut ko dzirdējis. Tu ar tiem taukiem sev visu aizsprūdinās. Holesterīnu vai es esmu dzirdējis? Jā, vai tu par tādu lietu kā... tikai gaļu ēd, tas nav normāli. Apēd pīles pastēti, tā nav gaļa. Aknus tās ir subprodukts, ja tas tevi interesē. Kāpēc tur ir mans vārds ar bekonu šķēlītēm izlikts? Tas, lai es neaizmirstu. Ko tu neaizmirsti? Ko es neaizmirstu? Kā tevi sauc? Nē, es saprotu, labi, ja jums tur bija kaut kas dalāms, es tur nebiju pa vidu, es nezinu, kas jums ar mammu tur tik šausmīgs notika, tagad mēs visi dzīvojam, tā kā tāda ēnkura mugurā, bet man vajadzēja aizbraukt, galā mums vajadzēja, ko Ināras tante ar Almas tante sametās vienai dāvanai, man vajadzēja otru dāvanu. Tām tantēm tavām gan ar samešanos, nekad tev bija problēma. Ļoti smieklīgi, pats izdomāja, vai nopirka internetā šāds joks. Tu par tādu lietu kā darbs, esi kādreiz dzirdējis, mīļais mans? Sākās atkal. Kas sākās? Nekas nav beidzies. Tieši tas arī sākās. Ar savu šito te uzvalciņu, un tagad lasi man lekcijas kā dzīvi. Kur tev ir uzvalks? Kur tu redzi uzvalku? Labi, varbūt nav gluži, bet tu saproti, par ko ir runa. Es te sēžu, uztraucos. Gaidu, ka tu atbrauks pie manis. Man te vispār neviena nav, saproti, neviena. Jā, neviena nav, tāpēc tu viss esi apšāvis. Nē, es saprotu, ko tu man saki par darbu, ja? Tev liekas, ka vienīgais darbs, kāds cilvēkam var būt, ir ierakties līdz alkoņiem sūdos vai zemē, rušināties, dēstīt savus tūkstošiem kāpostus un visu pārējo, un tas, ar ko es nodarbojos, es atvainojos. Tā vai citādi, kā lai runā ar tādu cilvēku? Kā lai ar tādu cilvēku runā? Tev tās skrots ir sagājušas smadzenēs. Ko nedod Dievs? Nē, man nekad nav trāpījis nevienu. Ak, Dievs, tu vispār nevienai dzīvē radībai nevar paiet garām. Es šito, kā tu pa savu stobu neiedomātos. Dievs, pasties, kāds tur smukumiņš skrien. Cik žēl, ka man nav līdz stroķi, tā gan es paņemtu uz mājām. Tas ir normāli. Bet tu to teici par pasnieci, tev vajag kaut kur just robežu, ko tu gribi šaut un ko tu negribi šaut. Pēc tam attapsies cietumā, es tev nepestīšu ārā ar savu stulbību. Pārmetumi. Kādi pārmetumi? Kā tiesas zālē? Tad, lūk, es esmu tas, kurš nodarbojas ar pārmetumiem, ja? Es iznāku normāli no rīta laukā, man bāž stobru acīs. Varbūt negluži kuru kādu stobru. Tas diezgan jauks. Iztērējis visu pensiju atkal. Šis nav manējis. Respektīvi, es nepirku viņu, kā teikt. Kur tad tu dabūji tādu? Man te bija tāds gadījums viens. Ko lai saka?
Nu, tas Klevickis, saprot, atnāc. Tas tavs kaimiņš? Nu, viņš nav... Ar to degunu? Kaimiņš. Nu, jā, tas pats, saprot, viņš te... Nu, tu atceries viņu, kad tu sīks biji. Viņš te nāca dažreiz, ratu reiz gājām medībās kopā. Kā tu to pastēt taisi? Nu, paskaties, tur nav no bekona datums izlikts. Nē. Jā. Nu jā, nu, tas Klevickis, jā, viņš tāds, nu, sakarīgs lāga zelis bija, nāca te pie manis ik brīdim. Viņam jau tās lietas patika. Ko tu viņš nomira vai? Nē, viņš vienkārši te palika parādā naudu, tāpēc kā jau tas notiek, un tā aizlaid uz Rīgu, iekārtojās tur kaut kādā strojkas celtniecībā, tā. Nu, viņš pēc tam palika brigadierim parādā naudu un aizbrauc uz Īriju strādāt. Viņš īriem palika naudu parādā, aizbrauc uz Norvēģiju, pastrādāja Lašu rūpnīcā, un tur ir palika. Atbrauc uz Rīgu. Bet tur viņš bija parādā naudu, tad viņam nācās braukt atpakaļ uz laukiem. Nu, zini kā, dzīve. Nu, te šitais. Viņš tev viņu nopārdēja, es nesaprotu, kā? Nu, tur sarežģītāk apstākļi bija, tā var izteikties. Tad tā ir viņa vai nav viņa, es nesaprotu. Nu, es arī nesaprotu. Nu, zini kā, viņš atnāca. Tagad tā pīļu sezona. Ejam pīlēs. Viņš bija atvedis tādu pīļu svilpu. Pagaid, man tā pīļu svilpa tā kaut kur... Re, kur ir? Šo no Īrijas. Paklausies. Viņš tā kā naturāli mātīt. Kā īsti? Iepūt. Saprot, un viņš atnāk pie manis ar šī tādu. Saka, pasties, kas man ir? Skiem pīlēs. Es vienmēr esmu gatavs iet kaut ko šādu. Nu, mēs ejam tajās pīlēs. Nu, ko? Es eju uz vakts. Šis piedziņā. Stāv vaktē. Viņš aiziet tur kaut kur. Tajās krūmos, tur tālumās, tur brikšņos. Šito atstāj man. Stēžu gaidu. Vai es klusē? Nē, nav, nekā nav. Ezers arī tālumā klusē. Tomēr, kur tās pīles? Jā. Un pēkšņi, vienā brīdī, dzirdu tāds liels un trekans, tāds kvēkšķiens, saprot? Nu, naturāli tāda milzīga pīļmāta. Es, protams, atvēzējos, ņēmu bliežu. Un tā. Tad tu dabūji un kas tālāk? Nedabūju. Tad tā nebija pīļuma. Nā, tu trāpīji garām? Nē. Garām nē. Kurš tas kaut kāds, kaut kādi šitie... Kas ir tas? Kaut kādas lapsas vai es nezinu, vienot? Nē. Klevickis. Bet kā es varu zināt, viņam tā svilpa, tāds reālisms, un viņš vispār nevar atšķirt no dzīves. No, bet viņam viss kārtībā ir? Nē, nu tur tā grūti pateikt. Nu kā tu trāpīji viņam? Es pie viņa aizgāju, viņš tur gulēja, teica nekas. Nu kā nekas? Nē, nu es arī saku, kā nekas. Viņam saku saukt ātrā palīdzību, bet viņš saka, nē, nesauc, viņam es parādā naudu. Nu, bet taču... tā... Nē, nu es viņu ielādēju Bobikā, aizvedu uz mājas. Nu, un mājās? Nē, nu mājās, es nezinu, nu es viņu nevilku iekšā mājās, tāpēc, ka negribējās baigt brist ar tiem slapjiem zābakiem, zin kā, bet, nu, atstāju tur uz lieveņa. Nu kā, bet kā uz lieveņa, bet kur tā māte? Nē, tur jau arī, ne, māte atbrauca pie viņu, viss. Nu, ko viņa teica, kas tur bija? Nē, nu es negāju prasīt, zin kā, man tā mazliet nērti, viņiem tur jākārto kaut kādas savas ģimenes lietas pēkšņi. Es tā negāju. Parādā naudu. Bet tu viņam zvanīji, vai es nezinu, pēc tam tu vai aizgāji, vai kā? Kas tad ir? Es viņam zvanīju, jā, bet viņam bija izlādējies. Palūdzi, tik melni, ārprāt. Izlādējies? Jā.
Nu, klausies, bet nu ko, tā jau tu esi atbraucis. Davai, varbūt aizējam medībās rītā. Pīļa sezona ir vaļā, kur šitais ir, var iet ņemt un šaut. Nē, es domāju, ka man jau, zini, tā malka ir jāsaskalda un... Tā kā neskaldi, es sašaušu rītdien. Nē, es saskaldīšu, būs precīzāk, jo tu varbūt garām un tā. Paldies! Dēļas līdz rītā.